Rīgas doma ir neatļauts, cilvēki stūrgalvīgi gāja, pārkāpa noteikumus, tāpēc žēl, ka tikai 14 administratīvi procesi varēja ierosināt pret katru, kurš tur atnāca, jo viņš apzināti pārkāpa epidemioloģiskas drošības noteikumus, bet arī jāsaprot, ja tā ir, es personīgi vispār viņus tur nelaistu uz to laukumu, aizslēgtu visas ielas, noliktu policijas postiņus, un neļaut viņam tur pulcēties. Tā ir demokrātija, vai tas ir haosa radīšana, vai tā ir anarhija? Tā ir apzināti valsts normālas pastāves kārtības graušana, jo vēlreiz neviens nav aizliedzis demonstrācijas, mītiņus tad, ka tas neapdraud veselību. Bet, vajadzēja pagaidīt, ārkārtēja situācija beigsies 11. janvāri, lūdzu februāri, lai staiga pa visiem parkiem. Ir noteikti tā kārtība, jo pretie gadījumā būs anarhija, haus. Yes. My flowers are beautiful. Take care of them.